Labvakar! Man ir liels prieks jūs visus šeit redzēt. Baumas klīst, ka man šovakar esot lielāka auditorija. Tātad ķeršos ātri pie lietas. Prezentācija būs par blondīnēm. Kaut kā tas tā vienkārši aizgāja, ka Sergejs uztaisīja, ka mums tā būs prezentācija par blondīnēm, un tad arī būs. Šis ir vakar plāns. Pastāstīšu par blondīnēm pret brunetēm, tad par zinātni. Tad ir tāda man jaunā rubrika Lelda pēta lietas, blondīnas kino un ekstrēmās pārvērtības. Tad gribētu arī sākumā pateikt, ka es nevienmēr esmu bijusi blondīna, tāpēc viss šis ir ļoti objektīvi. Kā jau vienmēr, katru prezentāciju jāsāk ar Wikipēdiju vai Google vai kaut ko tādu. Un meklējot ikonisku blondīni, 4. bilde, ko man atrod. Un es domāju, ka es iztikšu bez Ryan Goslinga šajā prezentācijā, bet nē. Gan jau jūs domājat, ka būs daudz blondīņu joki, un es redzu, ka auditorijā ir daudz vīriešu, un vīriešiem tie joki īpaši patīk, jo viņi ir gan īsi, lai viņi varētu tiem izsekot, bet šodien tāda nebūs. Starp citu, 63% no visiem blondajiem jokiem ir tieši uz blondām sievietēm tendēti. Tas ir diezgan liels procents. Tātad šī sacensība blondīnas pret brunetēm. Sāku meklēt, kur tas viss ir aizsācies, un pirmās tādas tā kā visvairāk vērā ņemamās ziņas ir 1875. gads, kad ASV sāka dalīt beisbola komandas blondīnas pret brunetēm, tā kā profesionālajā sportā. Un ir tādas domas, ka varētu būt, ka tas iemesls, kāpēc ir šī sacensība izveidojusies. Pašlaik ASV ļoti populāri ir amerikāņu futbols, blondīnas pret brunetēm norisinās jau nezinu cik gadus, un tās ir labdarības spēles, kur visi līdzekļi tiek ziedot Alzheimera slimniekiem. Un tepat mums netālu Krievijā arī ir blondīnas pret brunetēm, šaha sacensības. Sākās 2011. gadā. 11. uzvarēja blondīnes, 12. brunetes, šogad bija neizšķirts. Nu, tad gaidām, kā būs nākamgad. Bet, ja mēs skatāmies uz popkultūru, tad šis ir pirmais lielais piemērs, tas ir komiks Veronika un Betija. Pirmais numurs iznāca 41. gadā, un visa šī epopeja turpinājās 70 gadus. Tas ir mīls trīsstūrs starp blondīnu, bruneti un Ārčiju. Un tur ļoti izteikti parādās dažādie stereotipi. Tad, kamēr mēs visi skatījāmies Dallas, Latvijā norisinājās arī šīs realitātes šovs, kur cīnījās blondīnas pret brunetēm. Un vispār jau 30. gadā viens no Austrāļu režisoriem izteicās, ka katrā filmā, katrā seriālā vajadzētu būt divām galvenajām aktrisēm, vienai blondīnai, vienai brunetei, jo tās blondīnas ņem tās liderīgās lomas, brunetes tās nopietnās, un tad mums vajadzētu saglabāt šādu līdzsvaru. Tālāk sekoja filma 53. gadā Gentlemen Prefer Blondes. Jā, kas bija ļoti jauka filma, ikoniskā Marilyn Monroe. Un varbūt tas, ko jūs nezināt, ir, ka filma bija balstīta uz grāmatu, un grāmatai tika izdota otrā daļa. Bet Gentlemen Marry Brunettes. Vairāk tālāk par drukāto versiju šis stāsts netika, un būsim godīgi, ko mēs gribam muļķot. Bet 53. gadā bija ļoti plaši protesti, kad brunetes un rudmates jutās personīgi aizskarts par šo filmu nosaukumu un visu tās filmas ideju, ka viņas devās protestēt. Nekas daudzajām neizdevās, jo šī praktiski ir vienīgā bilde, kas vispār ir saglabājusies. Tad laiks zinātnei. Jā. Šitā te... Es patiešām uztraucos. Skandināvijas psiholoģijas žurnāls veica pētījumu, viņus satērpa vienu un to pašu sievieti, kā blondīni, bruneti un rudmati, un palaida pa naktsklubiem, lai viņi tur staigājas un copē džekus. Un tas, kā viņai veicās, skaitļos ir redzams šeit. Kā redzat, blondīnēm veicās ļoti labi, brunetei arī ok, un rudmetei netik daudz. Tāpēc ir šī animācija. Tālāk tika veikts arī pētījums par to, ka mēs iedodam arī sievieti blondi, sievieti tumšiem matiem, iet ar šalli, nomet šalli. Par 60% blondīnei skrēja pakaļ un atdeva šalli, un tikai 20% skrēja brunetei atdot šalli. Pārējie vienkārši noskatījās.
Bet tad tika izveidots vēl viens pētījums, kur galvenā doma bija tāda, nu, ok, labi, jums patīk tās blondīnas, bet kur tad jūs precēsiet? Un skatījās vairāk par to, piemēram, kā sievieti patīk virtuvē un viss tā tālāk, un rezultāti bija diezgan atšķirīgi, jo tumšmates saņēma 54%, blondīnas saņēma tikai 16%, un 30% teica, ka nav nozīmes. Zini, kam vēl nav nozīmes? Rudmatēm, jo viņas pat netika iekļauts pētījumā. Tālāk, kas man te bija? Es atcerētos. Jā. Un viss šī zinātne man tik ļoti samulsināja, ka es nolēmu pat izpētīt, kā tad ir Latvijā ar mani vecumu vīriešiem un kāds man ir izveids, vai man vajag doties pie frizieru un atbrīvoties no saviem blondajiem matiem vai nē. Tātad pētījums bija ļoti vienkārši, bija jautājums blondīnas vai brunetes, izlas bija vīrieši, plus mīnus manā vecuma grupā, arī tāda plus mīnus mana interešu grupa, un aptaujāt kopā bija 31 cilvēks. Tātad rezultāti. Vilhelms uzreiz tā ļoti pieklājīgi deva mājienu, ka nu blondīnas tās nav. Šie ir tie ļaunie cilvēki, kuri acīs skatoties caur Facebooku var pateikt, ka viņiem patīk brunetes, nevis es, nu, labi, nevis blondīnas, pieņemsim. Melnais saraksts man. Bet nav tik traki, jo blondīnas arī patīk diezgan daudziem. Tad ir atkal rudmatēm neiet nemaz tik labi. Man atkal jāliek tā animācijas, sorry. Tad ir šie jaukie labie cilvēki, kuri uzskata, ka tur galvenais jau ir dvēselīt un tā tālāk, un ka īsnībā tur matu krāsai nav nozīmes. Un tad es biju ļoti pārsteigta par to, cik daudz manā paziņu lokā ir tādi asprāši, ka nu tikai. Šis ir, variet palasīt un pasmieties. Jā, es arī ļoti sapriecājos par atbildēm. Un šī ir man mīļākā atbilde no tām smieklīgajām, ka vērtē pēc savas kafijas gaumas, ja nekas es dzeru melnu un lētu kafiju ar zemu pašnovērtējumu. Reizēm arī 3 vienā. Tā ir mums tie vīrieši. Un bija viena atbilde, kura man šķita ļoti jauka, un tā ir no Wernera. Un es domāju, mēs visi tam varam piekrist. Tālāk, blondās dāmas filmās. Ir tāda lieta, ka IMDb kopā ar People's Choice izveidojas seksīgāko blondīņu aktrišu topu. 3. vieta ir, es pat neatceros vārdu. 2. vietā mums ir Skarleta, un 1. vietā tā no Mamma Mia. Es teikšu, ka es šim topam īsti nepiekrītu, kā jau kāds no jums arī nē, bet tad es padomāju, ka labi vien ir, ka viņi nelika man vērtēt, jo es gala beigās nevarētu izšķirties starp šīm divām. Nomi un Šārlīzi, kuras palika attiecīgi 8. vietā un 11. vietā. Jā, šādi jautājumi klīst pa internetu, kāpēc blondīnas ir stulbas, un acīm redzot atbildi ir tā, ka Hollywood pie tā ir vainīga. Tāpēc, jā, tas arī noteikti ir tas, kas jums nāk prātā, kad domājat par blondīnēm filmās, bet patiesībā tā situācija ir diezgan ļoti mainījusies, un mēs filmās redzam ļoti daudz un ļoti dažādas blondīnas, nevis tikai šādas bleach blonda ar rozā dreivītēm un sunīšiem kleipjos. Mēs redzam blondīnas, kuras cīnās pret ļaunumu, mēs redzam arī Betiju Vaitu, mēs redzam arī blondīnas ļoti augstos amatos, un blakus visām šīm sievietēm mums ir arī Fat Amy, kas ir pilnīgi cits modelis, blondīnas modelis. I'm the best singer in Tasmania, with teeth. In Pitch Perfect, I play Fat Amy. You call yourself Fat Amy? Yeah, so twig bitches like you don't do it behind my back. Fat Amy's singing and dancing style is all from the chest. She really lets it rip. I can sing, but I'm also good at modern dance and mermaid dancing. Ooh, a lot of floor work. Some of the things we had to learn was super intense. Come on, girls, faster, faster. 1, 2, 1, 2. Amy, what are you doing? Horizontal running. And there's a really intense rivalry between Bumper and Fat Amy. Shut up! Hey, Amy! I was just getting shot! I'm gonna finish you like a cheesecake.
but Amy does what she can. The Kraken has been unleashed. Oh, there it is. I should have taken that cardio tip more seriously. I like the way you work it. I have notes. What are notes? Vocal nodules. Well, at least it's not herpes. Oh dear, I have that as well. Jā, tā bija Girta mīļā filma, Pitch Perfect, bet es domāju, ka tas pierādījums tam, ka vairs nav tādas tipiskās blondīnas, un mēs varam redzēt viņas ļoti dažādas. Un tagad parunāsim par ekstrēmajām pārvērtībām. Vakar mēs arī skatījāmies filmu, kur aktieri iziet cauri ļoti nopietnām pārvērtībām. Šeit ir Matthew un Jareds Leto filmā Dallas Buyers Club. Un es zinu, ko nozīmē iziet cauri pārvērtībām. Es arī esmu ziedojusies mākslas labā, un tāpēc es gribētu sniegt nelielu tribūtu pārējām sievietēm, kuras to ir darījušas, un jūs varat mēģināt minēt filmas, balvas gan nebūs, bet Sandra Bulloka no... Blindside. Yes! Tālāk Zoe. Kāds atceras? Jā, rekurs Sergejs Čuks priekšā no Elfa. Tā, Rachel McAdams. Tieši tā, Midnight in Paris, un vēl viņa bija blonda arī Hot Chick un Mean Girls. Jolie. Jā, Life or Something Like It. Tā, Beyoncé. Te neatpazīstam. Cadillac rekordos. Tālāk Anne Hathaway. Tieši tā, Alice Brīnumzemē. Un... Jā, Place Beyond the Pines. Un tad uz mani mīļākā slaida mēs arī beigsim. Aicinu visus uz Nebrasku 21.15. Ceru, ka jūs visi tur arī būsiet. Un tagad skatāmies, kā sacenšas divas ikoniskas sievietes filmā The Counselor. Paldies!